Sveiciens jaunā gadā, šeit runā Danuta Justa, un tu klausies podcastu Parunāsim. Kamēr iespējams gada izskaņā tu savu darba tempu samazināji, baudīji dažādus pasākumus un koncertus, kāds cits parasti šajā laikā strādā čakli kā bitīte. Lai gan ironiski, ka šis kāds pats sevi raksturo kā slinku. Uz sarunu šodien esmu aicinājis cilvēku, kura vārds ar izklaides nozari sadar kā roka ar cimdiņu, un tas ir režisors Arvīds Babris. Sveiks! Sveiki, Podiņš ar vāciņu. Es jau pieminēju, ka gada izskaņā ir daudz dažādu pasākumu, koncertu. Piemēram, pērn tu veidoji visu Latvijas televīzijas vecgada šovu ar labvēlīgo tipu. Šogad savukārt bija labdarības maratona dod 5 koncerta režisors. Sanāk, tā kā es teicu, jā, ka laikā, kad vispārējie kļūst tādi apcerīgāki, vēlas laiku nedaudz apturēt, baudīt to, kam ikdienā iespējams laiks nemaz neatliek. Tev tas ir viens no darbīgākajiem brīžiem gada nogrieznī. Jā, tas decembris liekas, ka viss ir tā normāli un tā tālāk, bet es šorīt paskaitīju, cik tad ir bijuši raidījumi ēterā. Un tā kā mēs runājam iepriekš priekšpēdējā gada dienā, tad vēl 2 vēl būs. Ir tātad decembrī 9 raidījumi, neviens ir mazāks par stundu, ja pārējie visi virs stundas un 2, un 10. ir paralēla sagatavošanā, kuram ēters ir nākamajā, tagad 10 projektu, un laikam jau tas nav tīri normāli, man tā liekas. Laikam jau nav beigu galā. Ko tu esi paveicis šogad, un tīpaši, ja mēs tagad runājam par to gada izskaņu, kas nonācis gada izskaņā ekrānos? Atgādināšu, ka šī sarunas epizode nonāks ēterā pie klausītājiem janvārī. Mēs savukārt, kā minēju, mazu brītiņu pirms gadu mēs runājam. Jautājums par visu gadu vai par decembri? Tagad par decembri. Jā. Decembrī dienišķā dasa, dienišķā maize, jā, ir 5 raidījums Latvijas sirdziesmu. Katru sestdienu stundiņa. Jā, 2 ir arī kaut kāds svētku piecitiens, Ziemassvētku un 30. datums. Tā. Plus vēl speciāli izlaidums 31. datumā vakarā, jā, kas ir par arhīviem, kas liekas, kas tur salikt kopā, bet būtībā, būtībā tur bija kaut kādi 53 atlasīti skaņdarbi, no kuriem raidījumā bija 27. Jā, un cik vēl bija tie, kas bija noskatīti un atlikti malā, priekšdienām vai, atlikti malā kā nekad. Jā, tā ka tas ir ļoti interesants, bet ļoti laikietilpīgs pasākums. Plus vēl, protams, jau pieminētais dod 5, kas tā pēkšņi parādījās, pirmo reizi tāda lieta bija, jā. Plus vēl projekts, kurā pēc 1 gada prombūtnes sakarā ar labvēlīgu tipu pagājušajā gadā nāca līdzās Ziemassvētkos. Ja, kas tāds vajadzīgs projekts un cilvēki skatās šos projektus. Ja. Būtībā sajūta tāda, ka tie raidījumi un lietas, kuras ir vajadzīgas. Tad šis filma par Larisu Mondrusu, par kur daudz saka, kas tā tāda, ja, kas nav tik populāra, ka Ilmārs Dzēnis varbūt, bet savā laikā viņi bija praktiski līdzvērtīgi. Ja, tad tas tāds gan radoši, gan arī tādā izmeklēšanas ziņā ļoti interesants process un darbiņš. Ar izklaidi savā ziņā tev daudz sanāca darboties arī ārpus televīzijas. Esi spēlējis, lasīju teātrī, dziedājis korī, vēlāk arī spēlēji diskotēkās, vai kaut ko no tā visa tu piekopi vēl arī šodien? Korī dzied visi, bet mums bija vokālais ansamblis, ar kuru es pirmo reizi nokļuvu televīzijā 10. klasē. Un pēc tam 11. mēs piedalījāmies Ko tu proti, Zēnu vokālais ansamblis, dabūjām 1. vietu, pārstāvējām Latviju centrālajā televīzijā Maskavā, dziedējām kaut kādā tur tautu draudzības festivālā, tur kaut kādā ierakstā, kas arī bija arī televīzijā, kas bija interesanti pastīties. Bet vai kaut kam tādam arī atliek šodien laiks? Dziedāšanai, nē. Disenē? Tas vēl bija diseni. Smieklīgi, bet pa laikam kaut kādu uzaicinājumu pienāk, jā, kaut kādu korporatīvie vakari un tā tālāk, jā, un lai gan savā laikā tas rekords bija kaut kādas 24 diskotēkas 1. decembrī, jā. Jā, tas bija Ziedu laikos, 80. gados, kad bija tā diskotēka maratons kopā ar savā laikā ārkārtīgi populāru cilvēku, iespējams, ka joprojām daudziem tas tāda leģenda un tāds Elks, Arvīda Mūrnieka, mēs bijām 2 Arvīdi, diskotēka maratons, un
Jā, un es vienmēr saku, mēs 84. gadā dabūjām pirmo vietu Latvijā diskotēku skatē. Bija tādas lielās lietas, kas bija tāds ļoti liels un svarīgs notikums tajā laikā. Jo ja šobrīd diskotēka ir fona mūzika un es nezinu vispār, ka šobrīd notiek diskotēkās, jā. Katrā ziņā tas lūziens arī jau sākās 90. gados, kad DJ palika, viņam bija cita funkcija. Jā, un tā tālāk, bet mūsu laikā, kā es teicu, mēs cirtām logu uz pasauli, jā, un drupinājām Padomju Savienību. Jā, spēlējot aizliegtu muziku un nesot aizliegtu informāciju. Teiksim, ja runā par televīziju un par rādīšanu, viena lieta ir rādīt kori, tur notis, balsis, solo, tādas lietas, un otra lieta ir rādīt deju, kas ir pilnīgi kaut kas savādāks, kur ir tik daudz komponenti, sākot no zīmējuma un beidzot ar emocijām. Mums nerunāja par nostieptajām rokām, kājām, attiecībām starp viņu un viņu. Zinu, ka jaunībā tev patika fotografēt, taču darbam televīzijā tā kā nedaudz ir par maz ar to, bet tomēr tieši tur, vai pareizāk sakot šeit, Latvijas televīzijā tu strādā jau vairāk nekā 40 gadus, un lielāko daļu no šī laika es pavadīju veidojot izklaides raidījumus, sākotnēji gan tikai aizskadrā, bet kādēļ vispār nolēmi pievienoties Latvijas televīzijai? Bija pilnīgā nejaušība, absolūtā nejaušība. Pabeidzot 11. klasi, man bija viena doma, beidz 11. klasi, man bija 11 gadi jāmācās, jā, pēc vidusskolas. Kaut kur obligāti jāiet tur stāties, jā. Tā kā es nodarbojos ar teātri, man tas saistījās tā kā drusmiņi ar to virzienu, jā. Jā, un tādā brīdī, kad mani, tur bija ārkārtīgi liels konkurss un tā tālāk, es pat tiku līdz 3. kārtai, bet tā, ka man neuzņēma, konģenē. Un tad draugs Jānis Rušanieks, slavens ar to, ka ir Latvijas videoklipu tēvs, kā viņu reizēm vērtē. Viņš ir vecāks par mani, viņš jau strādāja Latvijas televīzijā 1 gadu. Jā, jaunatnes redakcijā. Jā, un viņi kaut kādā tur augustā, jūlija beigās, jā, mēs tur kaut ko tur labi pavadām laiku. Viņš, starp citu, Latvijas televīzijā paplašina operatoru štatu, jā, vai tu negribi kaut ko, jā, tur tā. Televīzija bija būts, tas bija interesanti, jā, un tad mēs kaut kur, tā kā jau Jānis Rušnieks strādāja, viņš kaut kur mums aicināja uz kaut kādiem ierakstiem tur publikā pasēdēt un tā tālāk, kaut kāda tur, jā. Bija tāds ansamblis Siluets, ko neviens nezina, es domāju, viņi paši arī nezina, kur ir, jā, brāļa Alviķi spēlēja tur inversijas pirmsākumu, jā, un bija kaut kāds studentu ansamblis, viņi bija atnākuši, spēlēt džinsos. Jā, jo tā laikā džins bija salīdzinoši dārgi un viņas nevarēja oficiāli dabūt un tā tālāk. Tā bija zināmas advancētības pazīme. Jā, un viņa atnāk tagad spēlēt, bet ir iecer, ka viņi spēlē uz rīra, uz zilā fona. Tolaik bija zilais fons, jā, šis te rīra, kas ir smieklīgs vārds, rīra cēlies no vārda picture in picture. Ja uzrak P-I-P, krieviski iznāk E-R-I-R, jā. Tas tā. Mēs arī šobrīd arī studijā esam, jā. Jā, ar pacēlu zaļo fonu. Un viņiem ir džīns un tā zilā fona krīt ārā. Jā, un tad ko lai dara? Man bija auduma kļošanas, tā laika bija kļošanas. Ja tev nav kļošanas, tu esi ūpis. Jā, un tā, jā, tad mēs ar vienu brāļiem Alviķiem laikam pat arī sabanies tiem džinsiem un tā, un tad laikā, kamēr tur viss notikās, es tur piegāju pie kameras un baigi interesanti, tur viss bija to darīt, jā, un tur kaut kāds režisors no augšu, paņem to, ieraksti notika, jā, un es baigi interesanti. Jā, bet es nezināju, kad es būšu ar to saistīts. Lūk, jā, es atnācu uz televīziju, tikties ar tā laika galveno operatoru, audiozo personu, nezinu, ko nozīmē audios, bet viņš bija liela persona, gan fiziski, gan garīgi. Jā, Alvila Indriksona atnes kaut kādas savas bildes, viņš teica, ir ļoti labi, jā, ir labi tas, ka tu nekā nezini, jā. Man paņēma. Tos, kuri strādāja par mazu algu, bet laimīgi par iespēju izpausties, tika saukt par idiotiem. Kā bija ar tevi? Vai tu arī strādāji televīzijā vairāk kā entuziasts, vai tomēr darbs, tā kā gribās arī naudu pelnīt, rēķinus maksāt? Jā, televīzija, sevišķi tajos laikos, un diemžēl arī šajos laikos, nav bijis galvenais ienākuma avots. Jā,
Jā, toreiz bija tās diskotēkas, kas bija wow, vienkārši. Jā, un man patīk, kā puisis, kuram vārds ir Ojārs Rubēnis, jā, tādī brīdī, kad viņi tur bija uztaisījuši labvakaru un arī labvakars Sijā, jā, un kaut kādā tur savīsīgā vakarā viņš teica, un tad tu kādā brīdī saproti un uzdod sev jautājumu, kā vārdā tu to dari? Ja? Labvakar cilvēki atbildēja tā, kā viņi atbildēja, kā vārdā, ja, un izveidot tur sienu tā tālāk, bet reizēm tiešām ir jāg padomāt, kā vārdā tu to dari, ja, un patiesībā tagad esmu apgrozījies un funkcionēs arī funkcionāru līmenī, ja, tad jā, diemžēl šo vidiotismu darba devējs, kā tagad juridiski saucās, viņš ir laimīgs, ka kaut kas tāds vispārīgi pastāv, ja, un ka to var darīt, izmantot un izmantot. Tas ir entuziasms, man patīk, un ir tas labais sakāmārs, kam es piekrītu, ja tu dari to, kas tev patīk, tad tev nav jāiet uz darbu. Un būtībā es ir nenāku uz darbu, es, sēžu, mēs te pļāpājam, man neteikšu, ka man tas nepatīk, man tas patīk. Tīri tā, kur ir tas televīzijas fenomens, droši vien divējādi, ja no vienas puses tas, ka tas, ko tu izdari, to momentāli redz ārkārtīgi liela auditorija, tas ir drusciņi izaicinoši, jo tā ir baigā atbildība, ja, un tagad es biju operators, bija vienmēr stāvēja kaut kādā tiešai domāju, kas būtu, un tur izskatu, kamēr pagreiz izfokusē. Es to varu izdarīt, jā. Es to nedarīšu, protams, un tā tālāk reizēm. Lai gan reizēm tāda joka notiek neatkarīgi no paši no sevis, jā, un tad ir ko stāstīt pēc tam makšernieku stāstu vakaros. Jā, tāda šī te klātbūtne, tiešraide, ja, un ar laiku nāk klāt tas, ka tu vari izstāstīt kaut kādu stāstu, ka tu vari pastāstīt kaut ko cilvēkiem, ka tu vari cilvēkus patiesībā arī virzīt, ja, kaut kādā pozitīvā, labā virzienā. Ja, teiksim, arī tajā laikā, kad es biju tikko pārgājis par režisoru jaunatnes redakcijā, ja, kur nebija izklaides raidījumi. Ja, tur bija tādas lietas, kuras, mēs izdarījām to, ko nedrīkst, ja, mēs izdarījām to, ko tajā laikā, ja, un arī pateicu arī par to izklaidi, ja, savā laikā Liepājas Zintars festivāls, kurš vairs nav, viņš bija tāds sapnis, leģenda, un viņi pat aizliedza, un mēs pirmo reizi uztaisījām tiešraidi no Liepājas Zintara. Tas tajā laikā likās, kad viena virsotne ir sasniegta. Par to kaut kā tā, jā. Kas pašam vēl tas, ka tu neviļus esi klāt ļoti daudzos procesos, jā, un esi klātesošs daudz kur, sākot ar militārām parādēm, ja, kas ir krūta, un tu esi tur iekšā, tu esi tīri fiziski, tu esi iekšpus nožogotās zonas pirmkārt jau, un otrkārt tu esi iekšā arī pašā pasākumā, kur tu zini visu no A līdz Z un interesanti, un ļoti daudz interesants lietas, tu dzīvo ieraugi, uzzini un izdzīvo un dzīvo līdzi un palīdzi arī pārējiem to ne tikai ieraudzīt, bet iespējams arī saprast un ideālā variantā sajust. Skaidrs, ka tu esi dokumentējis ļoti daudz nozīmīgus mirkļus. Es te biju arī sev tādu nelielu sarakstiņu izveidojusi, bet es arī saklausīju no tevis tātad arī Liepājas Dzintars, mikrofona aptaujas, piemēram, arī Amerikas prezidenta Džordža Buša un Romas pāvesta Franciska vizītes. Kas tev pašam visvairāk ir palicis atmiņā tieši no filmētā kā operators? Es domāju, visinteresantāk būtu uzzināt to, ko es neatceros. Ir ārkārtīgi daudz epizodes, kuras kaut kur, kaut kādās šūnās noglabātas, jā. Es ticu, ka viņas tur ir, jā, varbūt, ka ir jau izšķīdušas, jā, citās šūnās. Jā, tā kā pateikt kaut ko vienu konkrētu, tas ir ārkārtīgi, nezinu, Veidenbauma dziesmu cikls kopā ar Igoru Mērānu, Kulakovu, Ievu Akurāti, bet vilciens brauc, pēc tam tur 100 gadus vēlāk 6 zvaigznes Zobenā, jā, arī tāda koncertīga filma, jā. Savā laikā, teiksim, projekts Amerikas mazās pilsētas, ASV mazās pilsētas, tas ir ASV valdības kaut kāds projekts, kurā brauca 2 cilvēki, režisors un operators no LTV, un mums vajadzēja pēc tās vienošanās un pēc līguma uzfilmēt 4 sērijas, jā, mēs uzfilmējām 12. Jā, tur bija pa labi, pa kreisi tur ņemies.
tā pašā laikā pilnīgi tādā hobija līmenī bija ja mēs par tādām eksotiskām lietām runājot, pasaules čempionāts gaisa balonu sportā, Eiropas kausa gaisa balonu. Kaut kādas tādas ārkārtīgi daudz lietas, ārkārtīgi daudz interesanti cilvēki, piemēram, ko mēs arī, un kas neviļas kaut kā atnāk atpakaļ, jo, tā kā mēs pagājušajā gadā filmējam to pašu labvēlīgu tipu, tur Fredijam vajadzēja kaut kādu vietu, kur viņš kā rakstnieks tur raksta, un es saku, hei, mēs savā laikā filmējam pie Pētera Petersona, tur kaut kur Rīgā, tur pretī Čekas mājām, viņam bija, milzīgi biblioteka, divstāvīgi, tur tādi, un mēs tur aizbraucam, mēs tur iefilmējam to Fredi, tas ir tur, Tā kā es domāju, šādas lietas ir ārkārtīgi daudz, kuras var nākt atpakaļ, un Labi, bet vēlāk izmācījies par režisoru, un tad uzreiz arī saprotu, ka šeit tika piedāvāts arī režisora darbs. Līdz arī ar raidījumu Apvārsnes sāk parādīties kadrā. Te arī man šķiet iespējams... Pirms tam es arī parādījos kadrā. Jā, tavas otrās mājas bija pirms tam. Tas ir pirms. Jā. Tur gads turp šurp, bet bija pirms. Un man šķiet, ka arī šeit tad parādās tas varbūt iespējams televīzijas šarms, ka īsti jau nekad nevar zināt, kur tie ceļi, kā tevi aizvedīs, kādi līkloči tālāk priekšā būs. Bet te tomēr jautājums, vai tomēr zināji un varbūt, ka tev jau bija kaut kāds mērķis nospraust, uz ko tu vēlējies iet, vai vienkārši ļāvies pašplūsmai un šeku reku? Es ļāvos pašplūsmai, jo es ar sakām vārdiem mētājos, bet mans viens no mīļākajiem tādām atziņām ir... neteikšu izcelsme, bet tad laiks un ekonomika visu noliek savās vietās. Tad vienkārši ļaujies, ja? Bet tā jau arī, nav jau tā, ka es ļaujos, ir jau kaut kāds pārmīnieka gēns arī jau droši vien ir, un mašīnista, dīzeļlokomotīvas vadītāji kaut kādas lietām arī tur ir jābūt. Tā gluži nevar, tur atļauties, jo Dripem bija tas... Pēdējā barjerā bija tāds vēl viens citāts, pasauli ir mēslu jūra, nes kā ziediņš peldu pa to, pa virsu, var jau arī tā, bet tas ir, kā lai pasaka, es arī radio esmu bijis saistīts, un tā tālāk, un faktiski bija viena epizode, pēc kuras es sapratu, ka visu cieņu radio kolēģiem un radio un kā mēdiem un viņu lieto, un viņš patiesībā ir, man liekas, pat mūžīgāks nekā televīzija iespējams, tā. Lai gan mēs varam iebrist pilnīgi nesaprotamās dimensijās, tad man palika vienkārši drusku žēl sava laika, ko es pavadu, teiksim, pie radio pults, kā radio žokejs, spēlējot dziesmas, kas man patīk, pļāpājot to, kas man patīk, par to vēl saņemot naudu par labi pavadītu laiku, bet tajā laikā es varēju izdarīt, teiksim, TV jomā, daudz interesantāk, daudz vairāk, daudz, manuprāt, ietekmīgāk, vērtīgāk, iespaidojošāk, tur plašāk. Kaut kāds outputs no manis varētu būt lielāks. Un to es tā vienā skaistā brīdī ļoti, teiksim, izjūtu sajūtu un būtībā līdz ar to atvadījos no radio tur būtībā 2 mēnešu laikā. Labi, mēs varam arī atgriezties pie televīzijas un vienā no tās žanriem izklaides, jo es saprotu, ka izklaide neesot nemaz tik viegla, kā varbūt no malas šķiet. Kas ir noteicošais, lai tā izdotos? Kamēr es domāju pareizu atbildi, maza prātošana par to, ka cilvēki par izklaidi uztver ļoti dažādas lietas, un cilvēki izklaidēs ļoti dažādi, kāds izklaidējās ar sportu, kāds ar ceļošanu, kāds ar mūziku, kāds ar lasīšanu, kāds ar kaimiņu tiranizēšanu, kāds ar sievu un vīru tiranizēšanu, un tās izklaides ir ļoti dažādas lietas, ja tā ļoti godīgi, Tradicionāli ņemot, jautājums, kas tad ir tā izklaide, jo būtībā tāpat kā katram jokam ir sava kaut kāda deva patiesības, nopietnības, tāpat ir izklaidēji arī jābūt kaut kam, jo ja izklaidē nav nekā, tad tas ir bullshit, tas ir bleķis, Man patīk, kā teica Mārtiņš Brauns, viņš teica tā, ir mūzika un fona mūzika. Es arī saku saviem studentiem vienmēr, ir mūzika un fona mūzika. Un nenoliedzot to, ka arī fona mūzika ir absolūti vajadzīga un svarīga.
kāpēc cilvēki skatās izklaidējušos raidījumus, un vai relaksēties, vai paskatīties, kā iet citiem, vai iedomāties sev kaut kādās paradoxālās situācijās, redzot, kā citi tādās nokļūst, vai improvizējot un veidojot kaut kādas absurdas lietas, sitkomi, piemēram, tā arī ir izklaide. No vienas puses, no otras puses tas ir teātris. Kas ir teātris? Tā ir izklaide vai tā ir kultūra? Ja? Kas ir kultūra? Vai tā ir kultūra vai tā ir izklaide? Ja? Kas ir māksla? Ja? Vai tā ir zinātne vai tā ir izklaide? Tas ir, mēs te varam par to diskutēt. Ja? Un man liekas, šāda veida diskusijas, ja tā ļoti godīgi, ir nepārāk auglīgas. Jo no tā, ka kāds kaut ko nosauks kaut kā un daudzi viņam piekritīs, ja? No tā jau lietas būtība nemainīsies. TV panorāma. No vienas puses, tā ir informācija, tie ir viedokļi, tā ir sabiedrība. No otras puses, mēs to saņemam caur televizoru. Kas ir televizors? Televizors, tā ir izklaide. Jā? Vai nav pretruna? Patiesībā, jā? Jā, no otras puses, ko tu darīsi izklaidē? Es skatos teļuku. Izklaidējos. Būtībā, ja galīgi nav ko darīt, jā, mēs ierubjam teļuku un skatāmies teļuku, jā. Ko rāda teļuks? Panorāma. Atkal, kam tā ir izklaide, kam tas iespējams ir darbs? Kam tas ir darbs, jā, kam tas ir riskants darbs visbeidzot. Šajā visā stāstā ir arī tāda svarīga komponente sabiedrība, skatītājs, klausītājs, patērētājs galu galā. Darbojoties ļoti ilgu laiku šajā nozarē izklaidē, kā tu jūti, vai vispār mainās tas, ko skatītāji, patērētāji vēlas saņemt, ko tā pieprasa? Ļoti mainās. Ļoti mainās. Tā ir atkal garāka diskusija, garāka pļāpāšana, garāka domāšana, nedaudz arī informācijas iegūšana. Es teiksim, nav tā, ka es personīgi par katru cenu tagad meklēju un skatos, kas ir televīzijā jauns un tā. Ir tik daudz jauna, ir tik daudz, kas notiekās, ir tik daudz iespēju to, ka tā spēle nav to vērts, lai to meklētu un tā tālāk, ja, un jāiet savus ceļus, sava meža stiga. Bet jāatzīst, ka visai bieži nākas dzirdēt to, ka latvieši īsti neprotot izklaidēt. Tas nozīmē arī izklaidēji paredzēto saturu neprot radīt. Vai tu tam piekrīti? Viss ir relatīvi. Ja, ja mēs runājam par izklaidi, tad visgrūtākais žanrs, manuprāt, bet tā ir mana subjektīvā lieta, tas ir humors. Ja, un es ārkārtīgi cienu un novērtēju un apbrīnoju, ja, un iekviens drusni pat skaužu, bet neesmu iedzinājis, teiksim, komiķus un visu šīs lietas, kuriem tas sanāk un kuriem tas ir un tā tālāk. Ja. Humors kā tāds, ja, un tas ir fantastiski. Ja. Izklaide, patiesībā visiem liekas, ka tu parādi pirkstu un visi smieties, un tāpat arī izklaide, ja, kad tu kaut ko dari, tāds izklaide, ja, bet izklaide maksā gauži dārgi. Ja ne pat vairāk, ja, visi šie te muzikālie jaungada līgumi, bla šovi, ja, atkarība, kvalitātes atkarība no korelācija, no finansēm ir ārkārtīgi liela, ārkārtīgi. Ja. Protams, var būt laimīga sagadīšanās, ja, kad ir kaut kas ģeniāls ar 3 taburetēm un pilnīgi pietiek. Ja. Ja, ir tas teiciens, ka, lai būtu teātris, pietiek 3 krāsas un melnu fonu, ja, un var uztaisīt pilnīgo mēslu ar apzeltītām palmām un ziloņiem un kamieļiem un ārzemju zvaigznēm, ja, un iztērēt ento naudu, un tas ir štruns beigās sanāk. Tā arī var gadīties, ja pašā laikā var dabūt lielu piķi, ja, un viņu iztērēt un uztaisīt tās pašas 3 taburetes, ja, ar apzeltītām maliņām, ko neviens neredz, ja. Bet patiesībā labas lietas viņam ir jāmaksā dārgi. Ja. Mācijā bija viens puisis, ja, kurš tagad ir pilnīgi prom no televīzijas, Štefans Rāps, ja, kurš pārstāvēja arī Vāciju kā dziedātājs 2000. gadā Eirovīzijā, kad mēs pirmo reizi piedalījāmies, ja, ar Prātu vētru. Ja, viņš, man liekas, bija pro Zīben. Tas bija ārprāts. Viņam bija vakaros, viņam bija tie late night show, vācu valodā. Viņam bija reiz nedēļā milzīgās šovs, kurš tur kaut kādā kurātoru sezonā visā pārauga tādā, man liekas, tas bija iknedēļas vērķis, ja, garš, sacenties ar Štefanu
Štefanu Rābu, ja, tur pilnīgi absurdas lietas, ko viņi darīja, bet tas bija milzīgi, viņi gāja cauri entajām studijām, caur paviljoniem vienā vakarā tiešrādē, un tur cilvēki izaicināja viņu, viņš ar visiem sacīja. Viņš bija rīta šovos, viņš bija vienkārši, un ne jau tas, ka viņš viens to var izdarīt. Zem viņa ir ārkārtīgi milzīga komanda. Ja? Viņš parādās kā tāds aizberga pati spicīte tur augšpusītē. Ja? Tas ir jāsaprot. Ja? Neba, teiksim, Renāra Zeltiņš vai Dajeb Kurš vai Jānis Skutels vai nezinu, Gundars Reders. Tagad viņi vieni paši to visu dara. Ja? To var viens izdarīt, bet tas prasa laiku, lai viens to izdarītu. Ja? Te pašā laikā, ja tev vajag to darīt reizi nedēļā, reizi mēnesī, reizi dienā, ja, tas nozīmē, ka tev attiecīgi proporcionāli pieaug šī stafa apjoms, komandas apjoms, kas to visu dara. Un nevēl, teiksim, tādā Eirovīzijā 2003. Gadā tas komanda bija kaut kādi 500 cilvēki. Zināt, to ciparu precīzi savā laikā, es aizmirsu, bija 500 cilvēki. Bija. 500. Tikai tāpēc, lai parādītu kaut kādu struntu, ko pēc tam visu var tur nedēļām un mēnešiem aptaisīt, ja? 3 stundu garu raidījumu. Tas ir raidījums. Ar miljonu budžetu. Ja? Un neviens nesaprot Latvijā, ka tas var maksāt tik dārgi. Ja? Un tā ir vēl no tādām skumīgām pieredzēm, teiksim, ja? Tā kā Latvijā taisīja to pasākumu, kad kādos pāķos mēs patiesībā esam un ko daudzi atbildīgi cilvēki, kas pieņem lēmumus, kā viņi uztver lietas un kā viņi saprot lietas. Ja? Es neteikšu, Latvija baigi būtu izārstējusies no tā. Labi, bet es savukārt gribu atgriezties pie tās, kā tu teici, aizberga pašas spicītes, ko, tas bija kontekstā ar šiem raidījumu vadītājiem. Es domāju, ka to mēs arī varam attiecināt uz dažādu pasākumu vadītājiem, mūziķiem, un es domāju, ka liela daļa nemaz neapzinās to, ka roku šādu pasākumu tapšanā pieliek arī citi cilvēki, un to cilvēku vidū esi tu. Vai tu vari pastāstīt, lūdzu, kāda tad īsti ir tā tava loma kā režisoram? Kas ir tas, ko tu dari? Mēs tad esam tā papļāpājuši, varbūt beidzot varētu noskaidrot, kas tas ir, ar ko tu nodarbojies. Ieslēdz lektoru, tāpēc šī ir izspēlēta. Ir atbilde tev jau, ja? Man ir atbilde, un īsais kurs režijai ļoti vienkāršs. Ja, tā tad ir ļoti vienkārši īsais kurs režijā, ko dara režisors. Ja, vienkārši viņš pārbauda vienu lietu. Tikai vienu lietu. Viņi visforšāk skan krievu valodā, tāpēc, ka viņi dzirdēja ārkārtīgi cienījama kunga pilsētā, ko tagad sauc par Sanktpēterburgu. Ja, ievada lekcijā. Absolūti ģeniāls. Viens no ģeniālākajiem cilvēkiem, ko es savu mūžā esmu saticis. Ja, bija tāds Resers. Tāds uzvārds bija. Ja? Viņš teica tā, eta tuda ili ni tuda. Tulkoja. Tas ir turp vai nav turp. Lūk, to dara režisors. Viss. Te es arī gribētu palūgt, vai var pastāstīt, par kuru režisoru tieši ir runa, jo ar šo vārdu mēs varam nedaudz interpretēt. Ir dažādi režisori. Tātad ir tie, kuri, tā teikt, pogā, turp vai ne turp, un ir arī nedaudz citādāki režisori, kas vairāk ir tā kā producentam līdzīgāk. Tu esi pie tiem pogātājiem, vai ne? Gan. Mūsu televīzija, bet tas arī ir finansiālu apsvērumu izraisīts pasākums, ja, jo tagad ir tas lielais notikums, kā Polijā sabiedrisko mēdīju un tā tālāk, un cik viņam bija tas gada budžets, 600 miljoni eiro gadā. 600, kaut kas tāds, ja. Nezinu, es zinu to, ka Čehijas televīzija, ja, un Čehijā, starp citu, arī ir 7 dienas nedēļā, arī 24 stundas diennaktī, ja, un arī 2 kanāli bija 90. gada pašās beigās, tad, kad Latvijā bija gada budžets bija 4 miljoni latu, ja, tad Čehijā uz tām pašām 24 stundām diennaktī gadā bija 190 miljoni dolāru. Par ko gan visi saka, par ko viņi to naudu tērē, kur viņi tur, par ko viņi vispārīgi. Es televizoru neskatos, kāpēc būtu jāmaksā kaut kādas abonentu maksas. Ja? Mēs esam nevis producējoša, bet ļoti lielā mērā reproducējoša raidorganizācija. Mēs atrādām citu sagatavotus pasākumus.
tā vietā, lai pēc idejas paši daudz ko darītu un inspirētu. Jautājums bija, ko dara režisors? Jā, ir režisors inscenētājs, kurš to visu taisa un tā tālāk. Un režisors ir televīzijas režisors. Un diezgan bieži to visu arī mums abas ir ļoti cienījamas profesijas. Vajadzīgas. Nevajag vērtēt labāk vai tādu. Vienkārši katram ir sava funkcija un savs apjoms visbeidzot. Par tām funkcijām un arī apjomu, vai vari pastāstīt sīkāk, ko tad īsti tas pogātājs dara? Kādēļ vispār arī šāds apzīmējums, kā tas radās? Tāpēc, ka spiež pogas uz pults, kā nospiež, kuru podziņu nospiež, tā kamera ir gaisā, jo katra podziņa saistīta ar kaut kādu avotu, parasti tās ir kameras, bet tur var būt arī visādi playeri, satelīti un viss kaut kas, visādi sagatavas un tā tālāk. Ja? Tāpēc pogāšana. Spiež podziņas tāda. Jā, spiež pogas un tā tālāk. Ja? Šīs lietas. Ja? Patiesībā varētu arī nespiest pogas, jo pa dārgu naudu var noīrēt, ja? Un to arī dažas reizes gadā arī dara Latvijas televīzija noīrēt automātisko pogātāju. Ja? Vai Live Edit vai Q-Pilot, ja? Kurā tu saprogrammē visi, ja? Un viņš strādā. Kā tas ir automātiski? Tas ir iepriekš inscenēts, tad kā tas notiks, ja? Jā. Bet es saprotu, tas arī tā nenotiek, ja? Nē. Klikšķi, ja? Jā, tā nenotiek, bet lai to realizētu, ja? Vajag tos mēģinājumus ar kamerām, ar visiem izpildītājiem, un visi paliek pa tādiem robotiņiem. Pozitīvā nozīmē ir perfekts priekšnesums, ja? Kurš ir dienām un nedēļām mēģināts. Tāpēc mēs bijām tagad septembra beigās pie Larisas Mondrusas Vācijā, kur viņa 70. gados pēkšņi nokļuva un uztaisīja žilbinošu karjeru arī Vācijā, vācu valodā, vācu lielajās televīzijās, kurā šovi ir wow, vēl tagad paskaties ir, ja, tad tur tā lieta tāda, ka to arī viņi stāstīja, ka viņi mēģina dienām un nedēļām, un pēc tam ir tiešraide. Ja? Mēs to nevaram atļauties, jo tas ir dārgi. Mēs atbraucam iepriekšējā vakarā uz Daugavpili, paskatāmies, skatuves izrādāt būs tādi cilvēki un tādi cilvēki, kas nereti atšķirās no iepriekš atsūtītā raidera, kas un kā būs un tā tālāk. Ja, mēs to noskatāmies, atrakstam, otrā dienā vienreiz izmēģinām ar kamerām un vakarā laižam gaisā. Es domāju, jebkurš zviedru režisors teikt, jūs esat idioti, jūs esat vājprātīgi. Kā tā drīkst? Kā kaut ko tādu vispār var atļauties, kā tādu var pieļaut? Bet viņi tā mēģina... Viņi dara to, lai tas būtu perfekts priekšnesums. Bet viņiem tik un tā ir tā pati manuālā pogāšana vai automatizētā? Vai tur jau vairs nav no svara? Automatizētā pogāšana var darboties tikai tur, kur ir timecodes, kas viņu darbina. Tātad kaut kas ir, teiksim, Eirovīzijas gadījumā un kaut kādu šo te moderno ritmisko dziesmu gadījumā, tas ir šis te playback timecodes, kurš to visu vada. Viņš vada gan ne tikai sintezātoru tembrus visbeidzot, ja, ne tikai kaut kādas skaniskās lietas, ja, ne tikai gaismas, ekrānus, kas ir piesinhronizēta klāte, bet arī šī te pogāšana piesinhronizēta klāte pie timecode. Kā aiziet dzīvā muzika, kurā ir diriģents, kurā ir viss šīs lietas, tā mēs viņu pabīdam malā un pogājam ar rociņām. Ja, bet pasaulē arī ir tā, teiksim, kur arī Latvijā mēs to vienkārši nevaram atļauties. Jā, ir tā saucamā spreadsheet sistēma, jeb kur atrakstīts, ir katrs skaņdarbs ir sadalīts, vai teātris ir sadalīts pa kadriem. Jā, katrs operators zina savu kadru, kas viņam jāparāda. Katram kadram ir numurs no 1 līdz 700. 1 līdz 1000, ja tas ir kaut kas ļoti garš, teiksim, kora olimpiāda un tam līdzīgi, ja? Un vienkārši strādā manuāli, ja? Līdz ar to nav tur kaut kāds baigās efekta pogāšanas, ko var realizēt dators, ko pirkstiņi tik ātri nospiež šīs lietiņas, ja? Bet jebkurā gadījumā iet stingri pēc scenārija, un arī tas ir samēģināts pēc suņa entās reizes. Ja? Tad, kad Rīgā bija Born in Riga koncerts, operas priekšā bija uzbūvēts viss, tad viņi mēģināja, man liekas, 2 dienas pirms tam ar kamerām mēģināja visu lievu orķestri un zināja, kurš pēc kā nāk, kurš kadrs un tā tālāk un mainīja, un tas mums nedara samainīt to vietām un tam līdzīgi.
Man pirmā saskārsme ar to bija ar prāta vētru Stokholmā, kad mēs aizbraucām. Un notiek šis te mēģinājums, tur 45 minūtes ar kamerām 2 reizes. Un, jā, un tad mēs vedam uz tādā lielā telpā, tādā telpā kā šeit. Ja. Jungrums parāda tagad vispirms skaņu nodemonstrē, vai jums patīk miks, kāds ir. Ja. Un tad parāda bildi, vai jums patīk, kā ir sapogāts. Mēs sakām, nē, te mums vajadzētu plato, kādu te šauro, kādu te tādu, kādu. Viņš ņem te kaut ko atķeksē. Ja, kaut kādā biezā grāmatā. Ja. Tas ir, var sakot, katrai valstī savs dosie ar šo te kameru skriptu, ja, kameru scenāriju, ja, kurā vienkārši atzīmē mūsu vēlmes, ja, bet gala vārdu pasaka, teiksim... Mākslinieks, ja? Nē. Televīzijas režisors pasaka galvārdu, vai mēs tajā brīdī dosim to, ko mēs gribam, tūplānu, vai kopplānu, vai to, ko ir iedomājies izpildītājs. Posms, kas man šķiet tev darba apjoma ziņā varētu konkurēt ar gada nogales grandiozitāti, tā var teikt, tad tas bija dziesmu svētku laiks, kur tu arī biji viens no koncertu ierakstu režisoriem. Vai var pastāstīt, cik daudz operatoru un attiecīgi arī cik daudz kameru koncertos ir iesaistīti? Un, ja mēs paņemam vienu piemēru, gājienu. Tas ir ļoti ilgs pasākums, ārkārtīgi daudz dalībnieku. Visu kaut ko gribās redzēt. Tur tu biji pults režisors, ja es nemaldos. Kā tur inscenētāji tur vienkārši tur nav, tāpēc, ka tas viss notiek. Ar to, teiksim, atšķirās, teiksim, pults režisors nevienmēr ir tas, kurš, piemēram, sportā. Tur ir pults režisors, ja, bet viņš rāda to, ko inscenē pati dzīve. Teiksim, viņš rāda futbolu vai hokeju. Ja, protams, izejot no spēles un no TV spēles noteikumiem. Jā. Tādēļ, cik ir kameras, ko katrs rāda, un šī iekšējā disciplīna ļauj parādīt šo spēli tik interesanti, ka viņi patiesībā ir. Jā, un par kameru skaitu, un arī mēs liekam tik daudz kameras, cik mēs varam pieslēgt vienā PTSā. Ja mēs runājam par kameru skaitu vispārīgi tā, jā, es teiksim, reizam domāju, un noteikti kaut kur var sameklēt, mans likums meklēt, cik kameras rāda, teiksim, Formula 1 sacensības. Tas jautājums man nav nejausmas. Jā. Ne, es šo arī parasti jautāju jauniešiem, un viņi tur saka, tur 50, es saku, cik brauc automašīnas, sacensībā, cik piedalās? 11. 20. 20. 20. Un tad jautājums, cik ir kameru uz katras mašīnas? Jā, visas mazās GoPro un vispārējais jau, un vēl ir ķiverē iekšā. Cilvēks. Jā. Nē, es formulu šādi skatos. Jā. Lūk, jā. Tātad, teiksim, patīksim 3, piemēram. Jā. Uz vienu mašīnu, ja? Piemēram, varbūt arī 4. 3 arī 20. Tad jau ir 60 līdz 80 kameras, jā, tikai uz mašīnām pašām. Uz mašīnām, tad jā. Ir vēl visos līkumos. Tad visos līkumos, jā, pa vairākam vēl. Boksiņos. Tur mēs redzam arī kaut kāds vips, tur arī vicina karogu, droni, bet viņiem ir helikopteri tomēr. Jā. Jo helikopters lietu un vējai drošāks nekā drons, jā, un viņiem nav jālaižas lejā, ja pa 20 minūtēm uzlādēt baterijas vai nomainīt, jā. Un tad vēl visi kas attiecīgi arī maksā šatad publikā, šatad šur tur un tā tālāk, un cik ir boksi un cik ir pitstopi, jā, un boksi iekšā un ārā un tā tālāk, un viss šīs. Un pasaka, Dievs, vēl Netflix tam visam pa vidu maisās, vai ne? Un filmēs savus raidījumus. Tā arī ir, jā. Ne tikai, tur ir arī, jā. Man bija patiesībā šajā vasarā, 23. gada vasarā, jā, bija ļoti, ļoti konkrēti saskarsme ar Formulu 1 un arī ar žurnālistiem no ITN, ja, kas tur vazājās pa boksiem, un arī jo man meita tieši brīdī arī vazājās pa Red Bull boksiem, un tur bija ļoti skaisti notikumi, un kurus arī fiksēja ITN. Bija tās karaliskās kāzas, ka pirmais princis precējās, ja. Arī aiz nav ko darīt, sākām skaidīt kameras. Tiešaids laikā, ja. Kaut kur pie 60 pēc kādas stundas mums nojuka. Vienkārši apnika, uzmanībā aizklīd projām, ja, un rēķina, ka stāv kameru tur kaut kāda Oxford Street stūrī, ja, viņi tur brauc garām, ja, viņi parāda vienu, augstākais 2 kadrus un iet mājās, teiksim, ja, tas bija tas operatora darbs. Ja, bet tas ir atrādīts, ja, un bez kaut kādiem izkritumiem, caurumiem un tā tālāk. Ja, mums tās kameras ir, 10 kameras, būtībā līdz 10.
Tas tā parasti ir. Reizēm ir 11, kaut kāda 12, kaut kas maksimums. Ja? Nu, vairāk kaut kādās tiešādēs neiznāk pielietot. Par gājienu pieminēja, ja, tu teici ieraksts, ne, tas bija visi bija nevis ieraksts, bet tiešrādīšana. Jā, tiešrādīšana, jā. Bet, jā, atsevišķi koncerti ieraksti, jā, bet gājiens jā, tie bija ieraksti, bet gājienu un vēl 2 lietas, ko es vēl pogāju, bet tad 3 lietas pogāju, ja? Jā, kuras kāds ir uztaisījis, ja? Tātad nu jā, bija 3 lietas. Un gājiens, patiesībā šī gada gājiens man arī manā Gineses grāmatā ir kā garākā tiešraide, ko esmu nosēdējis nepieceļoties. Ja? Tad mums bija doma, ka mēs tur mainamies no tālāk, bet tas viss bija, tas bija 9 tādā, nepilns 10. 9,5 kaut kur. Kurš tur vairs skaita? Jā, bet būtībā tas aizgāja baigi interesanti un tā tālāk. Un tur bija viss kaut kas sākot ar saulu, beidzot ar sniegu, drīz vai bija vētra. Kas, ka nebija tur kameras nobira un no tā lietus, no tā visa pārējā. Un vienkārši bija tāds maziņš azartiņš. Ja? Un faktiski, un tā kā bija tas uzstādījums, ka būtībā parādīt katru kolektīvu, tad tas brīdis līdz ar to arī neļauj veikt šo funkciju, kā pults režisoru mājiņu. Ja, lai gan mēs bijām tam gatavi, ja, un citus gadus mēs esam mainījušies citus gadus, ja, kad easy peasy, ja, tur palaiž kaut kādu ierakstiņu, ja, nomainās, ja, un bet tad tas ir uz tā rēķina, ka kādu kolektīvu neparāda, ja? Jā, jo šogad pirmo gadu bija striktā jāparāda ir katrs. Es nezinu, vai mēs parādījām katru, sūdzības nav oficiāli saņemtas, jā, ļoti centāmies. Mājas darbs vienkārši jāsaprot, kurā posmā, gājiena posmā tu to rādi un kas tev var nākt priekšā. Jā? Tātad paredzēšana... Tad tie spreadsheet, ko pieminēja iepriekš šeit, šis nav tas... protams, ka nē, spreadsheet ir jau sagatavotiem variantām, kur mēs skaisti emocionāli parādām kaut kādu koncertu numuru vai teātra numuru vai kaut kādu iestudētu ceremonijas sadaļu vai kā tam līdzīgi, kur, nezinu, UEFA futbola spēles sākums, piemēram, ir inscenēts, kā tas kad aiziet spēle, tad mēs vienkārši maucam. Jā, tā mēs rādām reportāžu. Tā bija reportāža. Un to es varētu salīdzināt ar kāzu fotogrāfa darbu. Esmu kāds savā mūžā 3 draugu kāzas arī fočējis. Ja? Tas ir tāds, tev acis pa labi, pa kreisi, ja? un tu vienkārši ķer moments. Tas tāds tās medības, kadru medības, stāstu medības, emociju medības, lai to noķert un parādītu. Ja? Tā ir viena lieta. Ja? Inscenēšana tā ir cita lieta. Ja? Inscenēšana un to, ja, esmu rādījis arī kaut kādu noslēgumu koncertu dziesmu svētkos skolēnu. Tas bija 2005. gadā, ja nemaldos. Ja? Tur bija Mirza Zīver, bija režisori inscenētāji. Būtībā mēs kā tāds simdiņš ar rociņu, mēs tur 2-3 dienas dzīvojamies pa to, pa meža parku, jau vienkārši, lai zinātu, ko viņi ir iecerējis un kā tas viss būs un kā to vislabāk parādīt. Kas tev kā pults režisoram ir tas interesantākais un ko tu gribētu kā vēl izaicinājumu nopogāt? Kā izaicinājumu? Par to jāpadomā, es neesmu domājis. Visās šajās lietās ir savs šarms, jo mēs jau kaut kur runājam, ka viena lieta ir rādīt kora mūziku, otra lieta rādīt roku, trešā lieta rādīt punk roku, rādīt dējas, ja, kas ir forši, interesanti un tā tālāk. Ja sevišķi mājās ir dejotāji, un tu zini kaut ko arī vairāk par to dejošanu kā tādu un iekšpuses, ja, un citas vērtības. Sports, es jau minēju, tātad speedways, pokers, ātruma laivas un kaut kāds. Visam ir savs kaifs. Būtībā tu pogāji, tu mēģini arī iztēloties un tu arī vādi to skatītāja domu, viņa uzmanību. Būtībā tu rīkojies ar uzmanības lokiem, tuvāks, plašāks, vispārējais, ja, un būtībā tu stāst šo te stāstu. Tavā projekta būrā ir arī cita žanra darbi, piemēram, arī jau vairākas reizes pieminēji vienu dokumentālo filmu. Nesenākā gan, man liekas, ir par Ilmāru Dzeni. Ja? Tā ir 22. gada, jau iznāk aizpagājušā gada filma. Tā ir. Jā, un arī šobrīd mēs sēžam, tā ir pagājušā gada, tā, kad tas ies ēterā, tā būs aizpagājušā gada filma par Ilmāru Dzeni. Jā, un arī šobrīd arī top filma. Jā. Pāris reizes jau pieminēji, vai var atgādināt, par ko tā ir? Par Larisu Mondrus. Tātad dziedātāju ar ārkārtīgi interesantu dzīves stāstu.
Jā, absolūto talantu un šārmu un harizmu Larisu Mondrusu, jā, kura tātad dzimusi Kazahstānā, augusi Turkmenistānā, pēc tam Rīgā, kļūst par Rīgas estrādes orķestra absolūti jaunu solisti, dziedātāju uzreiz no vidusskolas sola, kas pēc tam uztaisīja gana lielu, nozīmīgu pirms Allas Pugačovas ēras, bet apmēram tāda paša mēroga panākumu, teiksim, uzlidojumu, iemirdzējumu Padomju Savienībā. Viņi pārcēlās no Rīgas uz Maskavu ar dzīves biedru Egilu Švārcu, kas arī bija Rīgas estrādes orķestra diriģents pirms Raimonda Paula, pirms aizbraukšanas. Ja. Raimonda Paula klases biedrs, kursa biedrs un cīņu biedrs arī tajā laikā. Un pēc tam 70. gados viņi pieņēma lēmumu emigrēt no Padomju Savienības, kas ir gana drosmīgs un tā tālāk. Un paējot 2 gadiem šī te sieviete dziedātāja uzmirdz Vācijā. Ja, un pēc tam latviešu diaspora viņu uzaicinātu dziedāt arī un apmaksā viņai arī vairāk ilgi spēlējušo skaņplašu ierakstu Vācijā, trimdā, un izdod slaveno Svešā zemēs tādu rozes dziesmu, ja, un 2 albumu un Daugavas Vanaga apmaksāt, un pēc tam viņi paši ir izdod 3. albumu. Un arī ar koncertiem latviešu diaspori apbraukāt arī visu pasauli, pat vairāk nekā Čikāgas Piecīši. Tā salīdzinot, tā pareiņot, jā, jā, jau 70 gadi latvieši kļuvuši turīgāki un ceļi atvērtāki un iespējas lielākas. Tāda šāds ir cilvēks, jā, un par viņas dzīvi apmēram arī paraugoties uz kaut kādiem varbūt iepriekš tā ļoti nerunātiem ar viņu tēmām, lai gan ar viņu diezgan daudz ir intervēti par viņa grāmatas sarakstīti, jā. Jā, par kādiem motīviem, kāpēc ir tas vai tā, un paraudzīties arī, kā viņa dzīvo, izskatās un jūtās, un ko viņa domā šobrīd, kad viņai pat ir palikuši 80 gadi. Jā, fantastiski vienkārši. Un tā tad ēterā 2024. gadā paredzēts, ja? Jā. Kā tās atrod tevi vai kā tu atrodi savu ceļu pie tām, un kādēļ tev vispār ir būtiski strādāt ar šīm dokumentālām filmām? Dokumentālā filma, tā ir tāpat izklaide. Aha, te mēs atkal atgriežamies. Tas tā. Un kāpēc ne? Jā, kāpēc ne? Viens no aspektiem noteikti tāds arī ir. Jā, turklāt teikuma priekšums jau arī ir izklaide, jo gan Ilmārs Zens, gan Laris Mondrus ir nāk no tā paša mūzikas lauciņa. Jā, manā gadījumā tas nāk arī no jaunības un pat bērnības. Jā, un no kaut kādiem personīgiem, kaut kādiem tā laika aizliegtajiem augļiem. Jā, šī bija aizliegtā mūzika, jā, kura legāli nevarēja dabūt. Jā, un kā Laris Mondrus, kā viņa aizbrauc projām tā viņas plates pazuda, jā, un neviens nezināja, ka tāda vispār dziedātāja ir. Un Ilmārs Dzens kā filma radās gana nejauši, jo sakarā viņa 90. dzimšanas diena, vienkārši viens cilvēks no ārpuses, viens viņa pavadošais mūziķis teica, hei, viņam dzimšanas diena varbūt kaut ko parādam, kaut ko. Un es teicu, hei, mums ir tieši izsludināts filmu konkurss, es nekad neesmu tajā pieteikt, vai es uzrakstīšu, ja, un tā tēma interesēja šeit atbildīgos darbiniekus, kolēģis, ja, un tad tika izskaidrots, ka šis te redaktors cilvēks, sadarbības partners, scenārija autors un beigās un tā tālāk varētu būt Gundars Rēders ar jau zinām dokumentālo filmu pieredzi iepriekš. Jā, tad jājautā viņam, jājautā, cik viņam tas bija interesanti. Jā, un tā tālāk, bet katrā ziņā pēc Ilmāra Dzeņa, filmēt Ilmāra Dzeņa sakarībā filmēt Arvīdu Mūrnieku, ja, kā skaņu plašu kolekcionāru, kurš arī stāstīja par Ilmāra Dzeņa platēm kaut ko tā. Viņš teica, nākamgad ir Mondrusai, tur ir 80 gadi. Taisiet tagad pa viņu. Bet redz, dokumentēšana tad sanāk bija tajā laikā forša, interesanta, kā tu teici, kaut neliela aizraušanās, tomēr šodien jau tā ir daļa no tava darba, un tāpēc arī jautājums ir, vai tev šodien ir kāda cita aizraušanās? Kas tādā hobija līmenī? Dzīve. Ar visām izrietošiem no tā sakām. Dzīves baudīšana.
Nē, tikai. Es gribēju teikt dzīvošana. Jā, dzīvošana jau jābauda katrs mirklis. Tas baudīt, tas tā, tad es baudu, jā, un mums jau nav laika tā baigi baudīt, teiksim, jā, un labi, ka Ziemassvētkos bija tā baigā, sievas māte bija pasūtījis riktīga lauku torti, tāds, ko kāzās bērnībā, deva tādu, Devu sapēst vairāk par pusgabaliņu, jā, tā vienkārši, tu zini, ka nevar piecelties, jā. Jā, wow, un tā kā nevar piecelties, tu esi spiests sēdēt un baudīt, tev ir laiks to izbaudīt, jā. Wow, cik garšīgi, tu paņem vienkumus, un wow, es taču nevarēšu piecelties, jā, un wow, bet ir garšīgi, jā. Būtībā katrā brīdī kaut kur pakausīt zemapziņā darbos, ka, šitas bija kruti, baigi labi. Visu laiku tu tā piefiksē un kaut kur krāja tās iespējams, ka Ziedonis ar to bija domājis tās mazās laimītes. Tās mazo laimīšu pie tās līmlapiņas. Vienkārši līmē. Es pieļauju, ka dienas beigās apmēram ir šitik, strādā apmēram 5-6 centimetri, tur nedēļā šitik. Tā tas viss veidojās. Jā, no tā. Un dažas lapiņas varbūt ir garāks, viņas ir rēgojas ārā, un no tā un tu paņem kaut kādu impulsu, kaut kādu iedvesmu, kaut kādu brīdi, kur vari izmantot kaut kādā kadrā, kaut kādā montāžā, kaut kādā lietiņā, kur kaut kādā brītiņā, kad tu vienkārši... Tad tās mazās laimītes, ja tādas lielas laimes nemaz nav. Un tas žūksnītis ar tām mazām laimītēm, tā lielā laime. Kaut lielie punkti ir, kā tev piedzimst pirmais dēls, piemēram, tā bija liela laime. Ja? Tu esi izdarījis kaut ko tādu lielā laime, tu noviniet tur Eirovīziju, tā ir lielā laime, tu skrien ar Latvijas karogu pa Tallinas Sūrhalu un domā, ģeniāli, kāpēc es paņēmu līdz Latvijas karogu? Idiots tāds, pilnīgi. Tas bija Marijas Naumavas gadā, ja? Jā, es biju delegācijas vadītājs, pilnīgi, es braukāju ar mašīnas, lai turp šurp Rīga Tallini un es kaut kādā priekšpēdējā braucienā paņēmu no skapa Latvijas karogu. Nezinu, varbūt noderēs. Bet tur bija, to ir ļoti interesants viens makšķernieks stāsts ar to notikumu, ja, jo pēdējās 3 dienas pirms fināla es zināju, ka mēs vinēsim. Bija pilnīgais kaut kā, un tā, ka mēs vinējām, es pat vairāk brīnījos par to, ka, nevis par to, ka mēs vinējām, bet par to, ka es to zināju. Tas bija ļoti interesanti. Tas ir interesants stāsts. Ir, jā. Man neviļas nākas tev jautāt, kā tev tas viss izdodas, jo parasti, lai izdotos tik daudz, kaut kam ir jācieš, kaut kas ir jāupurē. Kas tev ir tas? Tu varētu ļoti, mēs varētu runāt minūtes 10, 20, 30 par to visu, jā. Tu teici vārds izdodas. Vai izdodas, tas no malas labāk redzams. Tas ir vai kaut kas ir jāupurē. Kas ir upurēts? Ar laika gaitu atskatoties, tu kaut ko reizēm saproti, kas varbūt bija tā vērts vai nebija tā vērts un tā tālāk, bet jebkurā gadījumā, vai tas ir upurs vai ne, tas no malas labāk ir redzams. Un arī cilvēki to katram kaut kas saistās savādāk, kas ir upurs un kas nav upurs. Ja tā kā būtībā pie Ziedoņa atgriezīsimies. No kuras puses nauda ir nauda? No ģērboņa puses vai no cipara puses? Nauda ir nauda. Tā kā no kuras puses upurs ir upurs, jā? Vai ir upurs beigās? Un, ja tev šodien liekas, tu kaut ko baigi upurē izrādās beigās, nē, veci, tas bija izrādās, ka bija wow! Rekā izrādās, ka tas bija, jā. Lai gan jebkurā gadījumā, un to diezgan agri noformulēja, kad mēs varam daudz runāt, kā būtu, ja būtu, bet tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, tāpēc, ka ir tikai tā, kā ir. Bija tā, kā bija, ir tā, kā ir, bet kā būs nākamajā gadā? Tā kā būs. Tā kā būs. Tā kā būs. Vai būs tā, ka tu arī atļaus sev paslinkot? Es mēģinu paslingot katru mīļu brīdi. Paldies, Arvīd, ka atradi laiku ar mums parunāt, padalīties. Es bišķi paslinkoju, jo man kaut kas bija jādara. Šis bija paslinkošanas moments. Spilgts slinkošanas piemērs. Izcils, es pat teiktu. Lai tad tāda būtu arī 24. gadā. Ne daudzums, bet lai ir vismaz pāris. Tas skaisti, ka 24. gads. Super. Paldies tev, Vils.
Liels lūdzu.